Mani sauc Līva, un es esmu projekta Stāsti Latvijai par mums, kur aizbrauc, idejas autori. Ideja par šo projektu radās man 2014. gadā, kad es biju Liepājā, un man bija tas gods, tas prieks un gods, un piedalīties diskusijā par Latvijas 100-gadus plāniem, kuru organizēja viena no Latvijas ministrijām. Un, attiecīgi, patīšu uz priekšu. Diskusijas laikā izskanēja frāze par to, ka no Latvijas aizbrauc tikai dzērāji un demolētāji, un ka tie, kur zina savas Latvijas saknes, nekur neaizbrauc un paliek. Tenī brīdī es, kā latvieta, kas dzīvo, tenī laikā es jau biju prom 4 gadus, man ieslēdzās, kāds, es neesmu dzērājs un demolētājs, kāpēc par mani tā domā. Un, kad es izteicu savu viedokli, ka tā jau nu gluži nav, man piedāvāja uzrakstīt savu stāstu un uzdāvināt to Latvijai 100-gadē. Un arī brīdī es sapratu, ka mēs tādi esam daudz, kam ir šādi stāsti par aizbraukšanu no Latvijas un dzīvošanu ārzemēs, dažādi iemesli dēļ. Un tad es vadīju šo projektu, lai apkopotu šos stāstus, ko stāsta paši latvieši, kas ir no Latvijas aizbraukuši un dzīvo ārzemēs. Šis projekts aizņēma diezgan ilgu laiku man. Grāmata ir izdota 2018. gadā, kaut arī projektu es sāku 14. Daudz dažādu lietu notika projekta radīšanas laikā, bet es turējos pie plāna un projektu pabeidzu. Esmu ļoti priecīga, ļoti lepna par to. Milzīgs paldies man ir jāsaka arī komandai, kas man šo projektu palīdzēja realizēt. Ļoti daudz cilvēki, kas man noticēja, kas piedalījās bez finansiālas atlīdzības, tīri, kas ir projektam. Tātad projekts grāmata ir izdota, grāmata ir pieejama vēl joprojām. Digitālā grāmata ir pieejama online, gan e-grāmata, gan latviešu valodā, gan arī angļu valodā šobrīd. Linku es parādīšu pēc tam. Un taustāmā grāmata arī vēl ir pieejama. Ir dažas vēl palikušas man pagultē, kastē. Tā kā, ja kāds vēl nav izlasījis šo grāmatu un grib fizisku kopiju sev, tad droši rakstiet man personīgi uz jebkuriem sociāliem, jebkurā veidā, kā jūs ar mani varat sakomunicēt. Un mēs vienosimies, kā šī grāmata nonāk pie tevis. Nu, lūk, kaut arī projekts sākās spītā un ar dusmām par to, kā tas ir iespējams, kāpēc par mums tā domā. Es esmu pārliecināta un es zinu, ka šis projekts, šis spīts un šīs dusmas pārvērtās par apbrīnu, par ļoti, ļoti emocionālu ceļojumu priekš manis, lasot šos stāstus, kā man tika iesūtīti, kā es viņus lasīju, un likt tālāk maketā un laboju un tā tālāk. Tas viss bija ļoti, ļoti emocionāls piedzīvojums un ceļojums man kā personai, kā cilvēkam, kā tādam. Līdz ar to es esmu lepna dalīties ar šiem stāstiem. Paldies arī visiem, kas tos stāstus atsūtīja un uzticēja man savu stāstu. Viņi visi ir šeit, pieejami, izlasāmi. Jā. Tātad šeit mums bija ļoti tāds lasītājs. Mums mājās ir daži mazi lasītāji mazām rociņām, kam patīk nodarboties ar grāmatu lasīšanu tādā veidā. Tātad, jā, šis spīts un šīs dusmas pārvērtās par kaut ko ļoti, ļoti personīgu priekš manis. Un es gribēju dalīties ar šo piedzīvojumu ar jums visiem. Un es esmu saņēmusi ļoti bieži jautājumu par to, vai ar šo šis projekts ir beidzies, vai šis ir tas gala rezultāts un viss. Nē, tā nav. Es vienmēr atbildēju, es nezinu, kā tas turpināsies, es nezinu vēl, kā
kā šo projektu es organizēšu tālāk, bet es zinu, ka tās nav beigas, ka tas ir tikai sākums. Un ir pagājuši 6-7 gadi no brīža, kad šī grāmata ir publicēta, un es esmu sapratusi beidzot, kā es gribu šo turpināt. Un to es jums pastāstīšu. Par to vairāk gan citā video, bet projekts turpinās. Un, ja arī tu gribi piedalīties šajā projektā ar savu stāstu, droši raksti man ziņu, šeit pat komentāros, vai atrod man jebkurā sociālā tīklā. Raksti man personīgi, vai e-pastā stāstlatvija@gmail.com. Un mēs par to parūpēsimies un darīsim visu, lai šo stāstu parādītu un pastāstītu citiem. Tā kā jā, šis ir tas, kas tas ir. Šajā grāmatā ir publicēti 30+ stāsti par to, kāpēc latvieši ir aizbraukuši uz ārzemēm, ko viņi tur dara, kādu iemeslu vadīt viņi to ir darījuši, kādas ir bijušas pirmās dienas, kādas ir domas raisījušās šo cilvēku galvās, kas ir noticis. Stāsti ir gan ar veiksmīgām, laimīgām beigām, ar ļoti traģiskiem notikumiem stāstu laikā. Un es ļoti gribu parādīt to, kā šie stāsti, kā šie cilvēki ir mainījušies šo gadu laikā, kopš grāmatas izdošanas brīža līdz šodienai. Un tas ir mans mērķis ar šī projekta turpinājumu. Un, ja tavs stāsts bija šajā grāmatā, uzraksti man, un es uzrakstīšu arī tev, un mēs vienosimies par to, kā mēs tavu stāstu pastāstīsim vēlreiz. Pastāstīsim turpinājumu, pastāstīsim, kā viss ir mainījies un kā viss notiek šobrīd. Jo šīs nav beigas, šis ir tikai sākums.